Vīri, pagriežās šurp, atnāk pastāst, kā tad gaidām otro braucienu MX2 klasē. Izstāstiet, pirmos redzējāt? Jā, pirmos redzējām. Nu, izstāst, kā MX2 patika. Tur laikam tāds sīvāk tā cīņa bija. Nu, tīri interesanti tur gāja, jā. Bija interesanti skatīties ļoti. Favorīts kurš ir? MX2. Osborns. Herlings. Jā. Tas, laikam, no kaut kur no 7. vietas pirmā aplī uzsitās līdz 2. Jā, diezgan agresīvi brauc, tāpēc es domāju, tās rezultāts labs. Un MX1? Kā ir Olī labi gāzi. Bobrišovs, jā, un cīnījās ar Tanelu visu laiku. Nu, Tanels vakar izteicās, ka viņam īsti šī trasa vairs neiet pie sirds kopš kaut Melo. Nē, nu atceramies, ka te viņam arī tiešām diezgan neveiksmīgi tehniskās kļūmes visādas. Kāda prognoze uz otro braucienu tagad uz MX2? Serli vinnēs. Jā, Serlis vinnēs, viņš baigi labi visās pa dubļiem. Un MX1, nu, vai pirmo trīnieku sauciet? Antons de Sāls Bobrišovs. Antons. Viņi runā par Antonio Kairoli. Nezinu, visi var iespējami. Tagad Augustiņš varētu. jā, starp citu, kā tad Augustiņam plānojat vietu un kā viņam ar Dāvi ies? Mūsējiem, teiksim, MX2 tagad Dāvim Ivanovam kā varētu būt? Nu, punktos ir jāiebrauc, es ceru vismaz. Es domāju, ka pacels normāli startu un aizies labi. Viņš 15. Un MX1, Dāvis Līvs un Augusts Justs. Dāvs būs 13. Jūs 14. Nezinu. Augustiņš labāk būs. Justs. Labs ir, skatāmies otros braucienus, lietus ir nolījis, saulīt ir uzspīdējis, cerams, ka būs saulains brauciens.